Labdien, futbola draugi! Esiet sveicināti Latvijas futbola virslīgas 17. kārtas spēlē pie Mālēnieku futbola klubs Jelgavā, sacensības ar futbola klubu Spartaks. Komandu sākuma sastāvu futbola klubs Spartaks. Vārdos 23. numurs Andrejs Pavlovs. 3. Mārtiņš Bulītis.
katras komandas sastāvā guvis 28. numurs Антонис Иванов. Ну, по крайней мере, игроки Елгавы очень хорошо воспользовались своими возможностями. Мы, к сожалению, да, сравняли и тут же пытались там, где, может быть, надо сыграть очень просто, надежно в защите, пытались сохранить мяч. Ну и в итоге, в принципе, пропустили 2 гола. Старались, атаковали, пытались забить. Да, были моменты, хорошие атаки. Да, ну, не хватило нам мастерства. Šodien izdevās panākt rezultātu, kaut gan arī nebija tā, ka viss izdevās vai daudz kas izdevās. Visādā ziņā var teikt, ka pietiekami disciplinēti mēs nospēlējām aizsardzībā un, ja neņem vērā šo te ļoti rupjo mūsu, teiksim, kļūdu pie pirmā vārta zaudējuma, tad nevar teikt, ka, teiksim, bija ļoti daudz arī momentu pretiniekiem, kaut gan arī, kad var teikt, ka mēs arī pietiekami daudz izspiedām no tiem momentiem, kas mums bija pirmajā puslaikā. Otrajā puslaikā jau, teiksim, bija skaidrs spēle uz pretuzbrukumiem, mēs bijām pa 2 vārtiem priekšā un centāmies nospēlēt pietiekami blīvi savā laukuma pusē un iziet pretuzbrukumos, pie tam pretuzbrukumu sanāca pietiekami daudz, bet, nu, tas, ko Oļegs jau teica, viņi var tikai piekrist, ka gan viņa komandas spēlētājiem, gan arī mūsu spēlētājiem izšķirošos brīdos pietrūka meistarības, lai izspēlētu momentus un gūtu vārdus tādās situācijās, kur tas bija nepieciešams. Gan pretinieki divreiz trāpīja pa vārdu stabiem pārlikumiem, gan mēs ar to pašu atbildējām. Nu, vienīgais, kas teiksim, man tā mazliet apbēdina arī tas bija, kad spēles pašās beigās mēs ielaidām otros vārdus, nu, tādā priekš maniem absolūti nesaprotam situācijā, kad bija tas 11 metru sodcītiems nozīmēts, bet, nu, tiesnesis bija blakus, viņš visu redzēja, viņš man pamatoja pēc spēles.